Londonas paralimpiskajās spēlēs visiem Latvijas izlases sportistiem ir labi rezultāti. Pārspēti personīgie rekordi, iegūta zelta un sudraba medaļa. Paralimpiskajā iejādē sasniegts 4. labākais rezultāts. Šodien raidījumā Londonas spēļu fragmenti, sarunas ar sportistiem un mūsu izlases atbalstītājiem. Latvijas paralimpiskās kustības pirmsākumi meklējami 1984. gadā, kad tika izveidots sporta klubs Optimists. Bet pirmo reizi uz paralimpiskajām spēlēm mūsu sportisti devās 1992. gadā, kad sacensības notika Barcelonā. Šo gadu laikā iegūtas 9 dažāda kaluma medaļas, bet Londona šim skaitam pievienojas vēl 2 – zeltu un sudrabu. Turies Londonā! Latviešu 2. zelta vilnis nāk! Šī gada paralimpiskās spēles savā ziņā ir īpašas. Paralimpiešu dzīves stāsti, viņu uzdrīkstēšanās, saņemšanās pārvarēt fiziskos ierobežojumus un sportiskie panākumi uzrunā ikvienu. Bankas Citadele kampaņas Tu esi, tu vari, kas veltīta mūsu paralimpiešiem, vadmotīvs ir iedrošinājums raudzīties pāri grūtībām un ārējiem apstākļiem. Šie cilvēki ir cīnītāji, viņi ir par spīti milzīgām grūtībām, tādām grūtībām, kas mums ikdienā pat ir prātam neaptverams. Viņi ir priecīgi, viņi ir optimistiski, tur nav ne mirkli vajadzīga nožēla, viņi paši var kādu pažēlot. Ja? Tāpēc mums likās, ka tas ir lieliskākais veids, kā mēs varam izdarīt 2 lietas vienlaicīgi. Palīdzēt viņiem vēl vairāk, tā lai viņi var iesaistīt savā kustībā vairāk cilvēkus ar kustību traucējumiem un vienlaicīgi izdarīt to, ko mēs gribējām izdarīt. Pateikt Latvijas sabiedrībai to, ka, hei, varbūt tās grūtības nav nemaz tik lielas, kā mēs visi iedomājamies. Ne? Līdz brīdim, kad sportists startē paralimpiskajās spēlēs, paiet ilgs laiks. Regulāri treniņi, dalība starptautiskajās sacensībās un reitinga punktu krāšana. Lai varētu piedalīties jebkurās gan olimpiskajās spēlēs, gan paralimpiskajās spēlēs, ir tas tā starta laktiņa, tā kvalifikācija, to var tā teikt. Ja tu neesi sasniedzis noteiktu līmeni, tad tu nemaz nevari pretendēt. Un vienkārši mums vēl ir, salīdzinoši ar olimpiešiem, vēl neliela tāda atlase, kad ir noteikts vietu skaits, katrai valstī iedod noteikts vietas, un tad savukārt treneri un vietējie tie, kas ir tā augša, izlēma, kuri no sportistiem brauks. Olimpisko spēļu kvalifikāciju šogad izpildīja vairāki sportisti, tomēr spēlēs varēja piedalīties tikai 8. Tas tāpēc, ka vietu skaitu jeb kvotas, kas valstī tiek piešķirtas dalībai spēlēs, izšķir rezultāti starptautiskajos mačos un iepriekšējā paralimpiādē. Man bija vajadzīgi 4,5 gadi. Jo ar paralimpisko sportu es sāku nodarboties 2007. gada beigās, īsi pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm. Tā līdz nākošajām es esmu gan kvalificējusies, gan normatīvus izpildījusi, un pat jau esmu tā kā dalībnieks. Tas ir konkrēti, tik daudz laika bija vajadzīgs man, cik daudz ir laika, tas ir ļoti individuāli, redzot no tā, cik viņš intensīvi strādā. Jau arī droši vien arī jāņem vērā ir arī kas, ka māte un māte daba noteikti arī devusi kādu savu ārtavu. No 2005. gada es sāku trenēties, tur tā sanāca, ka man vienkārši aizsūtīja no Krāslavas, no mazās pilsētiņas Latvijas čempionāta, vienkārši pamēģināt, kas tas ir. Un man tā sanāca, ka es to Latvijas čempionātu vinnēju vienkārši, par pirmo, netrenējoties vispār. Ja? Un uzreiz es tiku pie Latvijas Bērnu jauniešu junior sporta federācijas no Jelgavas un sāku trenēties. Uzreiz, arī pēc tam es tiku uz to Eiropas čempionātu, kas bija man visaugstākais sasniegums Eiropas čempionātā. 3. vietu es dabūju, ja. Tā tālāk arī aizgāja. Lai piedalītos olimpiādē, sportistam jāiekļūst spēcīgāko skaitā. Atkarībā no sporta disciplīnas tas ir labāko 10-nieks vai 14-nieks. Tie paši meksikāņi, viņi neteiksim, ka tur daudz tās medaļas atved, bet tajā pašā laikā cik liela delegācija viņi bija. Ja, tad tas nozīmē, ka viņi startē tajos startautiskos mačos un tiek pie tiem kvotām lielākām nekā mazās valsts salīdzinot. Mēs gan neesam mazi, mēs jau esam lieli.
Londonas spēlēs mūsu komandas visvairāk pārstāvētais sporta veids bija vieglatlētika. Edgars Kļaviņš startēja tālēkšanā un 200 metru sprintā, Liena Gruzīte tālēkšanā un lodes grūšanā, Taiga Kantāne lodes grūšanā un diska mešanā, Dmitrijs Silovs tālēkšanā, Aigars Apenis lodes grūšanā un diska mešanā, bet Andis Ozoldnieks lodes grūšanā. Viņš bija mūsu izlases karognesējs Paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Lodes grūšana un vispār mešanas disciplīnas man patīk, tāpēc, ka viņas ir tāda spēka sporta veids vairāk vai mazāk. Tāds atlētisks un diezgan tāds spēku prasošs sporta veids vai disciplīnas, kā lai saka. Un, principā tas man arī vairāk saista, jo es patrenējies arī skriešanā un man tā lieta nepaķēra, jo man tas bija bišķi pa garlaicīgu. Šogad līdzās vieglatlētikai Latvija pirmo reizi startēja paralimpiskajā iejādē. Rihardam Snikum augstā 4. vieta. Tas bija garš un sarežģīts ceļš. Mērķtiecīgi mēs uz to gājam. Vairāku gadu garumā mēs braucam uz daudzām starptautiskām sacensībām. Startējam, pierādījām, ka šis sportists ir spējīgs un ir cienīgs aizstāvēt Latviju paralimpiskās spēles. Un šogad jūlijā uzzinājām, ka mēs tiešām varēsim piedalīties. Jā. Mēs sākām ar viņu reitrepie, tas ir ārstnieciska jāšana. 4 gadi garuma bija ārstnieciska jāšana. Un aptuveni 4 gadi trenējamies. Nedēļā viņš brauc obligāti 3 reizes nedēļā. Tad, kad mums ir sacensības, īpaši starptautiskas sacensības, tad bija treniņi pat līdz 5 dienām nedēļā. Riharda, treneru un ģimenes kopīgais darbs Londonas paralimpiskajās spēlēs vainagojās ar 9. vietu izmēģinājumu starta iejādē, 6. vietu izvēles programmā un 4. vietu individuālajā disciplīnā. Viss tas ir balstās uz viņa neatlaidību, uz pašu tādu daļai spīti, nespīti, bet kaut kā tādu. Ja. Respektīvi, viņš saprot, ka viņš kaut ko var izdarīt, un tad viņš arī dara. Ko viņš citu darītu? Viņam raksturs acīm redzot tāds nikns ir. Otrs sporta veids, kurā līdz šim Latvija nebija startējusi, ir peldēšana. Tajā piedalījās Jānis Plotnieks. Peldēšanā es nokļuvu 6 gadu vecumā. Jā, un es nokļuvu peldēšanā tieši savas muguras dēļ, kur man... Vecāki vienkārši konstatēja to, ka tai mugurā ir tāds defekts un ārsti ieteica peldēt. Tā arī aizved puisīti uz baseinu. Visa peldēšanas sabiedrība zina, ka es visu laiku mokos ar to savu muguru. Un tad mani šis paralimpiskais treneris uzrunāja, vai es negribu parādīties starptautiskiem ārstiem un nostartēt kādos šajos sacensībās. Tā mēs aizbraucām uz Dāniju, uz vienām šādām invalīdu sacensībām. Tad es izgāju šo ārstu komisiju, man piešķīra šo grupu, kas ir veselākā grupa starp visiem, kas tur ir, jā, un atļauj startēt tādās sacensībās. Ļoti fantastiska publika, jā, jo nekur esmu bijis ļoti daudz, esmu startējis PSRS čempionātās savā laikā. Ļoti daudz dažādās sacensībās, tagad veterānu pasaules čempionātos un 17,000 skatītāju tribīnēs. Jā, tas ir, viņam kā Arēna Rīga ir tikai 12,000. Tas ir, nāc ārā uz startu un viss vibrē, viss peldbiks dreb pilnībā, jo tā 17,000, viņi, teiksim tā, nevajag jau daudz, viņi visi saka vai jā, un tā skaņa ir mežonīga. Paralimpiāda vienlaikus ir gan sacensības, gan arī lieli svētki, kas vainago treniņos ieguldīto darbu. Varumā cilvēks pēc darba, tad viņš ir nostrādājis savu noteiktu darbu, viņš iet vai mājās pie ģimenes, vai ar draugiem tusēt, ja? Nē, tu ej uz sporta zāli, ja? Un tad, kad tu vakarā atgriezies mājās, tad jau tu esi tik beigts, ka reizēm ir bijis pat tā, es konstatēju pie sevis, ka atnāca knapi dzīves pārguris līdz baltām pelītēm, bet tā ielien gultā un aizmigt nevarēs pārgurumu. Tu esi uzbudināts kaut celies un skrien nakts vidū un atkal kaut ko dari. Ja? Tomēr sacensībās sportistam jāprot apvienot viss, kas apgūts treniņos un jātiek galā ar lampu drudzi, ko vairo skatītāju tūkstoši stadionā. Man ļoti patīk. Man vienmēr patīk
startēt tad, ja ir daudz skatītāju. Nu, un vispār uzstāties, ka runāt vai ko, vienalga, ko darīt. Bet tā, kad pirmie 2 tāllecēji, viņi prasīja, lai plaudē. Tāllecēji daži prasa. Es neprasīju. Es nekad neesmu pieredzis, ka man plaudē. Nu tā. Un es, kā iesāku skriet, viņi plaudē, bet viņi neplaudē manā ritmā, viņi plaudē, kā viņi grib. Un tas man, tas ritmi izjauc, jo nav jau 10 cilvēki, ka plaudē, 80 000, un tad tev izsit no ritma. Bet, nekas, pats vainīgs tev ir, tur ir tā māka, kurš prot pielāgoties, kurš neprot visādiem apstākļiem. Šajā gadījumā es nepratu. Ar skriešanu es tur esmu patiešām apmierināts. Jo, kad es finišēju, pirmais, ko es dzirdēju, ka treneris bļauj, ka malacis, tad es sapratu, ka tad ir personīgais. Jo, ja nebūtu personīgais, viņš nebļaut. Jo teica, ja nebūs personīgais, uz mājām ar kājām būs jāiet. Kājām nevienam no Londonas nav jānāk, jo mūsu sportistu rezultāti šajā paralimpiādē ir vairāk nekā labi. Tāpēc jau tagad viņi sāk gatavošanos nākamajām spēlēm, kas pēc 4 gadiem notiks Rio de Janeiro. Man pozitīvi pārsteidz mūsu komanda, tāpēc, ka tomēr tie individuālie sporti, nav, es esmu komandas spēlētājs gan hokejā, gan sēdvolejbolā, gan ratiņbasketbolā, un tad es zinu, ka komandai savā, bet šeit ir individuālie, un viņi tomēr, it kā katrs pa sevi, bet tajā pašā laikā bija visi kopā. Viens otram uzmudrināja, palīdzēja, cik varēja morāli, un tas man pozitīvi pārsteidza, un es ļoti priecājos par to mūsu komandu, kas bija Londonā. Londonas paralimpiskās spēles ir noslēgušās ar pozitīvu bilanci. Latvijai ir medaļas un laboti personiskie rekordi. Tā ir izaugsme. Vienlaikus šīs spēles ienesušas pozitīvas pārmaiņas sabiedrības attieksmē un valsts paralimpiešu prēmēšanas sistēmā. Tās apjomi pielīdzināti olimpiešu sasniegumiem. Man tikai viens uzdevums šovakar. Mana 7-gadīgā meita, laižoties miegāties, teica obligāti atved kārtiņu ar Aigara parakstu. Tas ir tas, ko mēs esam panākuši dažu mēnešu laikā. Man liekas, mums tik daudz, kas priekšā labs un interesants. Man liekas, viņi izaugs tādā sabiedrībā, kur cilvēki ar ierobežotām vajadzībām jūtās daudz labāk. Viņi ir tādi paši kā mēs. Un to mēs uzzinājām pirmajā dienā, kad iepazināmies ar jums, ka jūs esat tieši tādi paši kā mēs. Tā kā apsveic vēlreiz, paldies!